Pirmais ir par dod mums šodien mūsu dienišķo maizi. Tātad par dienišķo maizi. Es nedaudz pieminēšu to, kā Bībelē tiek lietots vārds maize. Droši vien jūs jau esat pamanījuši, ka maize nevienmēr obligāti nozīmē tieši no graudiem samaltu ēdienu uzceptu, bet maize bieži vien Bībelē ir sinonīms vispār ēdienam. Šeit arī, kā dod mums šodien mūsu dienišķo maizi, tas ir domāts kā ikdienas ēdiens. Un arī Bībelē mēs to redzam caur caurēm visādi tāda līdzīgi piemēri, ka tas vienkārši domāts par ikdienas pārtiku. Piemēram, Dievs Ādamam teica, ka vaigas viedros viņš ēdīs savu maizi, nopelnīs savu maizi. Kaut arī tajā laikā nebija ne aršanas, ne sēšanas, ne pļaušanas, vēl nebija tāda lauksaimniecība kā mums, bet tas bija vienkārši tāds vārds, ko lietoja universāli. Un, ja es paskatījos ebrejiski, šis vārds maize, viņš ir cēlies no vārda ēst. Tā kā darbības vārds ir ēst un lietvārds ir maize, apmēram tā. Arī, kad mēs skatāmies dažkārt, kad Bībelē aprakstīts kāds ne ēda maizi, ne dzēra ūdeni, tas nozīmē, ka viņš neko ne ēda, ne dzēra. Viņš gavēja. Un patiesībā daudzās kultūrās arī tā pati maize ir kā viens no pamatēdieniem. Arī nevien obligāti tieši no kviešiem vai rudzēm, bet dažkārt no kukurūzas vai rīsiem vai no kaut kā cita. Bet mūsdienās gan šī tēma ir tāda diskutabla, jo graudi ir samaitāti caur pesticīdiem un modifikācijām tā tālāk, bet maize pati par sevi ir domāta kā laba lieta tā, kā Dievs to radīja. Un tas Bībelē bieži vien tiek apzīmēts ēdienreize, dod mums ēst. Un tad es atgādināšu tātad par šo lūkšanu. Mēs mācāmies tagad par šo lūkšanu, ko Jēzus mācīja, un cik nu es varu paskaidrot, tik es mēģinu jums iedot šo, ka šī lūkšana ir, kā Jēzus teica, lūdzēt šādā veidā. Tas nenozīmē vienmēr visas lūkšanas, ka mums ir tādā veidā, bet ka tas ir veids, pie kā mēs varam turēties, veids, pie kā mēs varam atgriezties, un ja mēs nezinām, kā lūgt, vai mums aizmirstam, kā lūgt, vai aizmirstam, ko lūgt, tad mēs atceramies šo lūkšanu un varam pārdomāt tās lietas, kas tur tiešām ir teiktas, un lūgt par to. Un tad tur bija pirmkārt uzruna, ka mēs uzrunājam savu tēvu, kurš ir debesīs, kurš par mums var parūpēties. Otrakārt, mēs lūdzam 3 lietas par viņu. Tātad par viņa vārdu, lai viņa vārds tiek svētdarīts, un viņš ir svēts, par viņa valstību, lai tā nāk, ka mēs to gaidām, un par viņa gribu, lai tā tiek darīta. Un tad pēc tam 3 lietas par mums. Šī maize, ko viņš piemin, parādi, ka mēs lūdzam, lai Dievs mums piedod parādus, un arī Dievs, lai mums palīdz ar kārdinājumiem. Un tad pirmā ir šī maize. Un tas, ko es gribu šeit uzsvērt, ir, ka tā ir vajadzība. Ka Jēzus ielika lūkšanā lietu, kura it kā Dievam ir pašsaprotama. Protams, ka mums vajag ēst. Ikdienas mums vajag ēst. Jā, mēs varam gavēt, bet, būtībā cilvēki ēd ikdienas. Un ka tā nav vienkārši opcija, tā nav vienkārši vēlme, bet tā ir vajadzība ikvienam cilvēkam. Bez tā mēs nevaram. Lai arī ko cilvēks var paciest, visādas grūtības, un dažkārt, ka viņš var, piemēram, gadiem dzīvot uz mājas, viņš var arī paciest, ka viņam nav ģimene, viņš var paciest fiziskas sāpes, visu kaut ko, bet viņš nevar ilgi paciest, ka viņam nav ēdiena, viņš mirst. Dievs to ielika kā mūsu primāro vajadzību šo ēdienu. Un Dievs zina, ka mums to vajag. Arī pirms tam Jēzus, pirms šīs lūkšanas mācīšanas, viņš teica viņiem, ka, lai mēs nelūdzam kā pagāni ar daudziem vārdiem, bet viņš saka, jo jūsu tēvs zina, ko jums vajag pirms jūs viņam prasāt. Mūsu tēvs zina šīs lietas, ka mums vajag maizi, ka mums vajag ēdienu, un ka mēs tā esam radīti. Un ja jūs tā padomājat, teorētiski Dievs varētu mūs radīt arī tā, ka mēs uzņemam barības vielas citos veidos. Piemēram, caur ādu. Mēs varētu nopeldēties un mēs būtu pabaroti. Piemēram, tā varētu būt kaut kā. Vai caur gaisu, vai caur sauli. Bet Dievs
speciāli izveidoja šādu procesu, kurš tā kā šķietam ir sarežģīts, ka tev ir jāatrod ēdiens, tev viņš ir vai nu jāpagatavo, vai kaut kādā veidā, jāapstrādā. Tev viņš ir jāsakošē, un tavam ķermenim jāiziet cauri visam šim gremošanas procesam. Un tas nozīmē, ka Dievs grib, lai tas tā notiek. Dievs grib, lai pirmkārt, lai mēs izbaudām ēdienu, viņš to radīja mūsu priekam, mūsu baudai. Un otrkārt, lai mēs apzināmies, arī kad mēs to ēdam, lai tas nav tā kā neapzināti vienkārši mēs to dabūjam, bet ka mēs apzināmies, ka viņš mums to ir iedevis. Ka tā ir viņa dots ēdiens. Tāpēc arī mēs viņam lūdzam. Un, tas arī dažādu simbolu dēļ, ko mēs arī jaunajā darbā lasām par to, ka tiem, kuriem ir daļa pie upura, tie, kuri ēda no upura, tiem bija daļa pie upura. Jēzus arī teica, es esmu maize no debes, un ja mēs nesaprastu to, kā mēs pieliekam pūles uzņemt šo maizi, kas ir fiziska, tad mēs arī varbūt nesaprastu šo, kā mums ir jāuzņem šī maize, kas ir no debes, ko tas nozīmē, kā mēs piepildam savu vēderu, kā mēs sevi piepildam fiziskā veidā, kā mēs piepildam garīgā. Un arī mums ir dots, ka mēs baudam vakarēdienā visi no vienas maizes. Un arī, ja mums nebūtu šis process, kur mēs tiešām sēžam un ēdam, gremojam, tad mēs to nevarētu darīt. Tas ir tādas lietas, bet Dievs tāda noteikti izdomāja, ka mums ir jāiziet cauri šiem procesiem, ka mums ir jāgremo, mums ir jāsakošļā, un kaut arī varbūt dažkārt tas liekas apgrūtinoši, aizņem laiku, bet Dievs tā grib, lai mēs tā darām. Un viņš saka, lai mēs prasām, lai viņš dod mums katru dienu šo lietu. Un viņš zina, ka vajag, bet viņš saka, lai prasām. Un Jēzus arī turpat tālāk minēja tā, lai mums būtu ticība prasīšanā, jo viņš teica, ja dēls prasa tēvam, vai viņš nedos? Viņš saka, prasiet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums tiks atvērts. Un viņš saka, vai kāds cilvēks ir no jums, kam, ja viņa dēls prasa maizi, viņš tam dos akmeni, vai ja tas prasa zivi, viņš tam dos čūsku? Ja tad jūs būdami ļauni zināt, kā saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs, kas ir debesī, dos labu tiem, kas viņam prasa. Tā viņš saka, ka viņš zina, ka mums tas ir vajadzīgs, bet tik un tā prasiet. Un viņš dos, jo viņš ir žēlstīgs tēvs. Un tas, ko mēs vēl redzam šajā lūkšanā, ir, kā es saku, šī ir vajadzība. Tas nav vienkārši kaut kāda ekstra, kaut kas papildus. Un šajā lūkšanā patiesībā nav nekā tāda, ko mums nevajadzētu. Jo patiesībā mums daudz kas nav vajadzīgs. Mēs paskatāmies šeit apkārt, mēs no lielāko daļu varētu iztikt. Mēs varētu dzīvot, mēs varam dzīvot būdiņā, teltī, mums nevajag obligāti rotājumus, visādas ērtības. Mums tas viss nav vajadzīgs. Mums ir teikts arī Bībelē, ja mums ir ēdiens un apģērbs, tad lai mums pietiek. Un līdz mums jaunajā darībā nav apsolītas bagātības, mums nav pēc tā jālūdz, mums nav apsolīts nodrošinājums visās sfērās un ka mums vienmēr būs nauda kontā, ka mums vienmēr visam viss pietiks. Un Jēzus to rādīja arī ar piemēru, viņš nedzinās pēc mājām, viņš nedzinās pēc īpašumiem, pēc miljoniem, tā kā daudzi kristieši dzenās pēc varas, viņš nedzinās, bet viņš rādīja ar piemēru, ka viņš var iztikt tāpat kā putni iztiek. Jo kad viņš teica, lai mēs skatāmies uz putniem, viņš to pats rādīja ar piemēru. Un arī mums ir, tā kā viņš vienā brīdī teica, ka viņam nav kur galvu nolikt. Tā kā ka viņš staigāja un viņš paļāvās uz Dievu, ja viņam tur dos naktsmājās, viņš tur paliks, ja viņam nebūs, viņa neuzņems, viņš ies tālāk, viņš paļāvās uz Dievu. Labi, mūsu dzīvesveids nav gluži tāds kā viņam, ka jāstaigā apkārt, bet tik un tā. Mums viņš tāpat teica paļauties uz viņu. Mums nav jādomā, tā kā rietumos cilvēki domā, ka tas ir pašsaprotami, ka mums ir mašīna. Mums tā nav jādomā. Mums var būt, mums var nebūt. Mums nav jādomā pašsaprotami, mums būs pašam savs īpašums, pašam visās tās lietas, 5 pāri apa un daudz kas cits. Tas nav pašsaprotami. Tas vienkārši ir svētība, ka tas ir, un tas var arī nebūt. Un atalgojumu mēs gaidām mūžībā, un Jēzus arī teica saviem mācekļiem, neraizējieties par savu dzīvību, ko jūs ēdīsiet vai ko jūs dzersiet, vai pat par savu ķermeni, ko jūs vilksiet. Vai dzīvība nav vairāk nekā barība un ķermenis nekā tērps? Uzlūkojiet gaisa putnus, jo tie nesēj, nec tie pļauj.
Nesavāc šķūņos, tomēr jūsu debesu tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz labāki par tiem? Tad viņš arī par to pašu min par apģērbu, par to, lai neraizējās par apģērbu, un tad viņš saka, tāpēc neraizējieties sacīdami, ko mēs ēdīsim, vai ko mēs dzersim, vai ar ko mēs tiksim apģērti. Jo pēc visa šī pagāni meklē, jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visu šo vajag. Bet meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, un viss šis jums tiks pielikts. Tā gluži kā tajā lūkšanā, kur dažus pantus iepriekš viņš saka, vispirms mēs lūdzam par viņa valstību, vai ne? Pirmās lietas, ko mēs lūdzam, ir par viņa gribu, par viņa valstību, lai nāk. Un pēc tam tikai mūsu vajadzības. Un šeit arī viņš saka, meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, un viss pārējais nāk klāt. Un tad vēl viņš saka, neraizējieties, par ko jūs ēdīsiet, ko jūs dzersiet, ko jūs vilksiet mugurā. Tas neraizēties šeit nozīmē atdot viņam, lūgt viņam un atstāt viņam, ka viņš parūpēsies. Viņš zina, ka mums ir šī vajadzība. Un otru, mēs redzam šajā lūkšanā, ka viņš saka katru dienu. Dažkārt cilvēki lūdz Dievam lietas, un viņi saka, es jau par to pielūdzu un nevajag lūgt, bet Dievs tā patiesībā nav mums teicis. Dievs mums ir teicis lūgt pastāvīgi, nemitīgi, nemitēties lūkšanā. Un Jēzus arī teica par piemēriem, kur ir, ka tas tā parādās ticība, ka mēs lūdzam katru dienu. Un šajā lūkšanā, šī lūkšana parāda to, ka tādai jābūt lūkšanai mums katru dienu. Vēlreiz atkārtošu, protams, ka ne jau tieši tādos vārdos mums jānoskaita no rīta vai vakarā, kā es to senāk darīju, kā es to domāju. Man liekas, ka arī kāds man to bija iemācījis. Pirms gulētiešanas noskaitīju šo tā saucamo teoreizi, īsti nepadomājot, kas tur ir. Tikai tāpēc, ka tā kā tas ir dienas rituāls un tas tā jāizdara. Bet tā Jēzus saka, ka ir jālūdz katru dienu Dievam tās lietas. Jo šajā vietā rakstīts dod mums šodien. Tas nozīmē, ka tu lūdz par šodienu. Dod mums šodien, lai man šodien pietiek. Es nerūpējos par visu pārējo, kas gaidāms pēc tam, es nezinu, vai es dzīvošu, bet dod man šodien, lai šodien pietiek. Lūkas evaņģēlijā ir teikts, dod mums dienu no dienas, tā kā katru dienu. Un tas piemērs, kas man nāk prātā, runājot par ikdienas maizi, ir tūkstnesis, kur Dievs Izraēliešiem deva maizi ikdienas. Viņš deva katru dienu jaunu maizi. Un viņš deva debesu maizi, bet viņš deva katru dienu. Jo tad, kad mēs uzaudzējam, nopļaujam, tas ir tā vienreiz gadā, varbūt divreiz vai kā. Bet Dievs viņam katru dienu deva jaunu maizi, tāpēc viņš rādīja ar piemēru, kā viņš rūpējas par saviem bērniem, ka lai viņi nepaļaujās uz to, ka viņi savāks vairāk, ka viņiem tur būs krājumi, vēl kaut kas, bet ka lai viņi katru dienu cer uz viņu žēlastību, katru dienu ir svaiga maize. Un viņi nevarēja savākt 2 dienām, jo ja viņi savāca 2 dienām, tad tur smirdēja un iemetās tārpi. Viņi nevarēja savākt par rītdienu. Un es atceros, ka tad, kad es strādāju, es ar Redzi strādāju, mēs bieži vien sanāca, ka mēs visu dienu strādājām, tad mēs vakarā aizējām pārēst, ļoti vēl, varbūt 9, varbūt 10, es neatceros cikos. Aizbraucam uz kaut kādu benzīņu, tā ko citur un nopērkam ļoti daudz. Bet tu nekad nevari apēst tik daudz, lai tā no rīta negribētos ēst. No rīta atkal gribās ēst. Un es atceros, ka mēs tā runājam, nekad nepēdīsi par rītdienu. Lai cik tu apēstu šodien, cik tu lielu porciju apēst, tad nepēdīsi par rītdienu. Es arī atceros vienreiz ar draugu, neatceros, ko mēs darījām līdz naktī, vēlai naktī 3, 4. Un mēs izdomājām, ka mēs aiziesim uz kafejnīcu, un tur tāda strādāja visu nakti, un es paņēmu lielu karbonādi 3, 4 naktī. Tas ir vispār muļķīgi darīt, jo cilvēku ķermenis grib ēst. Nē, cilvēku ķermenis grib atpūsties. Un es no rīta tāpat gribēju ēst. Dievs tā ir uztaisījis mums ķermeni, ka mums vajag katru dienu jaunu ēdienu. Dienu no dienas, kā viņš saka šajā lūkšanā. Tad viņš saka, dod arī šodien. Un patiesībā, man liekas, šī lūkšana runā ne tikai par to, lai mēs vēršam savu skatu uz fiziskām lietām, bet arī uz garīgām. Jo, es teicu, ka cilvēks nedzīvo tikai no maizes. Arī maize šeit nav domāts vienīgi fiziskā maize obligāti, bet vispār ēdiens kā tāds. Kā Dievs teica, ka mēs nedzīvojam tikai no maizes, bet no katra vārda. Ka tāpat ir ar Dieva vārdu, mēs nevaram palasīt par rītdienu. Jo kaut kā tā ir uztaisīts mūsu prāts, mūsu ķermenis, ka mēs naktī viss attiestatās, viss pārmainās, un tev katru dienu vajag no jauna. Un tāpat arī šī
līdzība tuksnesī, kur viņš teica, kur viņš deva. Jā, viņš tuksnesī tātad deva šo mannu, un tas bija simbols Dieva vārdam. Tam, ka mums vajag katru dienu viņa vārdu. Arī interesantas īpašības šajā mannai bija tas, ka viņa bija salda kā medus, un viņa bija arī svaiga viņa bija kā svaigi spiesta eļļa. Un līdzīgā veidā arī kā Dieva vārds ir rakstīts par viņu, ka viņš ir saldāks kā medus, un arī viņš arī katru reizi, kad mēs nākam pie viņu, viņš ir kā svaiga eļļa, kas mums kā atspirdzina un svaida. Viņš ir vienmēr gatavs mūs pamācīt un uzrunāt. Dieva vārds vienmēr ir dzīvs, viņš nav sastāvējies ēdiens, vecs ēdiens, sabojājies, bet viņš ir vienmēr svaigs, katru dienu svaigs ēdiens. Un viņš mums ikdienas dod šo garīgo uzturu. Un tā kā tēvs, piemēram, es esmu ģimenes galva, es izdomāju, ko mēs ēdīsim, vairāk, jo es uzticu arī Elizabetei, bet es nopērku ēdienu, un es praktiski zinu, apmēram, ko mēs ēdīsim. Esmu tas, kas sagatavo priekš saviem bērniem. Tāpat arī Dievs sagatavo priekš saviem bērniem. Un tāpēc viņš saka, lūdzu, un es tev došu tieši to, ko tas tev ir vajadzīgs. Un līdzīgi es arī, es to iedomājos par aitām, kad viņas nezinu, kurā gabaliņā rītdien viņas ies. Es viņām izdomāju, kurā gabaliņā viņas rītdien ies, un viņām atliek vienkārši cerēt uz mani, ka es iedošu labu šo te zāles pleķi. Un arī mēs līdzīgā veidā uz Dievu paļaujamies, ka viņš mums iedos to, kas mums vajadzīgs ēdienā, gan fiziskā ēdienā, gan garīgā ēdienā, un mēs prasam viņam. Mums vajag ikdienas šo garīgo ēdienu. Mums vajag ikdienas parasto ēdienu un arī garīgo ēdienu. Un vēl mēs šai lūkšanā varam pamanīt to, ka tā ir lūkšana ne tikai par mani, bet par mums visiem apkārt. Jo viņš saka, dod mums. Viņš nesaka, dod man. Viņš saka, dod mums. Un nav tikai par sevi, bet par visiem apkārt. Arī pirms tam bija mūsu tēvs. Nevis mans tēvs, bet mūsu tēvs. Dod mums, piedod mums, neieved mūsu kārdināšanā. Un pašsaprotam, ja mums ģimenei trūks, tad mēs prasam priekš ģimenes. Un arī tiem, kas ir apkārt, lai viņam ir iztika. Tad mēs prasam arī priekš citiem ticīgajiem, priekš nabagiem, kas ir apkārt. Un arī mēs prasam, lai garīgā barība būtu. Es, piemēram, kad es lūdzu par jums, es lūdzu, lai Dievs runā uz jums katru no sava vārda. Jo, lai arī es uz jums runāju, un es gribētu, piemēram, es sapratis kaut kādas lietas, es gribu jums iemācīt kaut ko, es zinu, ka tikai tad, kad Dieva vārds uz jums runās, tad jūs gribēsiet to paši darīt. Tāpēc jums vajag pašiem ēst šo barību, lai jūs paši būtu stipri tajā ceļā un darītu to.